Nosauc vienu ēdienu, kas vizuāli līdzīgs hokeja ripai nopērkams Maksima veikalā. Putekļs lūcēs, ko sauc pat aerobot, bet tas, tas... Nosauc vienu ēdienu, kas... Ko tu vidē neieskaitīji, man ieskaitīji, Vanna, Sveiciens visiem Maksimas YouTube kanāla skatītājiem. Šis ir Veikala eksperta šovs. Šī ir 4. sezona. Nākamā epizode jūsu priekšā un ir maija mēnesis. Pasaules čempija hokejā. Laiks. Iepazīsimies vēlreiz. Jānis Petersons, dāmas un kungi. Nācija Garkalna, dāmas un kungi. Zaņu meitenes un dāmas un kungi un vispārējie Madara Kilkucāni. Jej! Čau! Jūs sekojat līdz hokejam vai nē vispār? Tur pastīties uz mani un atbild tev būs skaidri. Šī ir hokeja forma, Nancijas prāt, jā. Hokeja pants. Bet nē, atbildu savu jautājumu, man hokejs ir tālāk par jūsu tēmu vēl, pat ne uz jūs, tā kā zinu, ka tas tāda lieta ir. Bet tu taču seko līdzi, tā kā Latvijas izlase mauc. Nē, skatos, man patīk izlase. Kas ir kapteinis izlasē? Pats galvenais izlases kapteinis. Pareizi. Kaut vienu izlases spēlētāju nosauc. Artūrs Žagariņš. Nav tāds, es zinu, ka tāds nav. Tās līdz pateikšu Rubenis. Rubenis? Rubens, jā. Tu domāji, ar Kristians Ladru Rubīns, saistīts, bet nav. Gandrīz. Domāju, Rubīns, ja? Kristians. Rubenis. Mēs damojam šo te trešo leģendāro vietu tajā momentā. Es visu zinu, un tad es sakoju līdz visiem manai vārdus nosaukt, bet tagad es vairs neko neatceros. Nancija, es jūtu, ka punkts būs tavējis šajā epizodē. Lai vai kas saistīts ar hokeju mums būs jādara. Bet žēlastības punkts būs. Zini, kas man vēl patīk? Tavā tērpā, tu ķipa tā kā mēģini iet hip-hopa virzienā, bet tev ir daļai hip-hops, tev ir hip-ko. Hip-ko. Tā arī ir. Kā tev ir, Madara? Vārds Dārziņš. Super! Man bija kādreiz viņa autogrāfs pie gultiņas. Pie gultiņas. Kā tev ar hokeju, Laura? Man ļoti patīk, es spēlēju entuziasta līmenī. Jā, es redzēju, tu spēlēji pats. Jā, pat tagad gribas jau. Kādā pozīcijā spēlē? Jā. Uzbrucējs. Kāda ir tavējā, ka tu met tripu? Kas? Vārtos. Skaņa, jā, ja man tagad bija par kaut kādām tāda, tāpēc citas skaņas izklausās. Nesajūt neko. Šitā viņam ir divās dzīves situācijās. Viņam ir šī skaņa, otra ir tā, ka jāiet uz podiņa. Jā. Nē, man visur tāda ir. Es visu daru. Vienmēr dzīvē. Labi, laiks uzdevumam? Jā, es tā domāju, laiks ir uzdevumam. Varētu kāds no mums, kuram ir cīņu māksla. Jā, ar cīņu mākslu lūdzu Jā, ar pievilinu cīņu mākslu es pievilināšu un tagad mēs iedomājamies. Ar savu kaujas kliedzienu. Tikai nesalauz galdu. Šruns par roku galdu. Tas ir. Tā, bet mums ir visiem šī skaņa, jā? Klausies, tev ir jāsaka. Hip! Davai! Hip! Veriet vaļā, es tikmēr varbūt uzdevumus izstāstīšu, jā. Ļoti fascinējošs nosaukums – hokeja eksperts. Kurš gan no mums varētu būt hokeja eksperts? Ja kāds apliesies, tā noteikti būs Nancija. Tā nebūšu, es šoreiz tā gadījās. Uzdevums ar nosaukumu hokeja eksperts. Jā, atkal es te varu iet kūkot, dzagulīt, dzagulīt. Bet tu to Rubeni pasauc, lai viņš tavā komandā atnāk. Vēlot Latvijas hokeja izlasēji šogad mājās atgriezties ar zelta medaļu, kā arī atzīmējot hokeja kartīšu krāšanas kampaņu Maksima veikalos, atskatāmies uz aizvadīto pasaules čempionātu hokejā un godinām Latvijas bronzas izlasi. Uzdevums. Vai esat gatavi tam, ka jūsu zināšanas pārbauda sporta žurnālists Toms Reāli gatava. Jums būs jāatbild uz dažādiem jautājumiem par hokeju. Kurš nospiež pogu visātrāk, pirmais saņem iespēju atbildēt tad uz jautājumu. Ja atbilde ir pareizi, dalībnieks iegūst punktu. Noslēgumā spēli uzvar tas, kurš ir sakrājis visvairāk punktu. Jā! Man šis patīk! Tad, kad tā ir parasti, tad ir... Būs kaut kāds, piemēram, uzdevums par matu veidošanas kaut kādiem jautājumiem. Tur arī iespējams Zalāns uzvarēt. Pieburam Tomu Prāmnieku studijā. Toms Prāmnieks! Jūs tā parasti izraujiet cilvēku no kaut kurienes ārā. Es taču nebiju zinājis, ka jūs man tūlītās vilksiet te iekšā. Jums ir podziņas, pārbaudam, strādā. Viņas būs jāsit. Ar vienvārdu sakot, viss ir pavisam vienkārši. Es uzdodu jautājumu, un jūs atbildat. Tiklīdz jūs zinat atbildi, bēm, un uzreiz šaujat ārā atbildi. Ja es neredzu pogu, es neredzu, ka ir gaismiņa,
nav variantu. Vienreiz jautājums, vienreiz atbildi. Bet tu teiksi, kurš atbild, ja? Es gribu redzēt gaismiņu, un es gribu iedot vārdu. Būs labi jautājumi, neuztraucies, viss kārtībā. Bet Toms teica, ka jāsit pa pogām. Tu zini, kas jā, lai es redzu. Apģērbs ir pareizais. Es negribu samainīties, man drusku bail no viņas. Pirmais jautājums pietiekami vienkārši. Es ceru, ka jūs visi zināsiet atbildi, jo tas ir vēsturisks jautājums. Lūdzu. Kur norisinājās pasaules čempionātā hokejā spēles 2023. gadā? Rīgā. Turpini. Rīga un Somija. Tampere! Paldies visam, viņš pārlec pāri. Sorry, ja tu saki, tad tu saki uzreiz. Es neatvainojos. Kāds sorry, davai? Par kādu summu jāiepērkas Maxima veikalos, lai saņemtu 2 hokeja kartītes? Par 2 eiro. Man ir 20 eiro. Superīgi. 20 eiro! 20 eiro! Kas bija Latvijas izlases kapteinis pagājušajā pasaules čempionātā? Par Daugaviem. Nu, Jānis. Viņš uzsver pirmais. Bet tu vēl nebija pabeidz jautājumu. Kas bija izlases kapteinis? Davai, pabeidz jautājumu un tad močiem pa pogām. Kādā pozīcijā Latvijas izlasē spēlē Artūrs Šilovs? Cīņas pozīcijā. Es biju nākamais, bet es biju otrais. Nē, tu biji! Nu, tas ir vārdsargs. Vārdsargs, nevis vārtu, bet vārdsargs. Cik spēlētāji hokeja spēles laikā vienlaicīgi ir uz ledus? Atbild, lūdzu. 12. Burvīgi. Ap abām komandām kopā. Labais, Jāni. Bet es zināju to, ka 6 no vienas komandas. Man prieks par tevi. Nosauc vienu ēdienu, kas vizuāli līdzīgs hokeja ripai nopērkams Maxima veikalā. Tu dzirdēji, ka jautājums nebija pabeigts? Man vienkārši lēni pieliek. Man ir. Nu, saki. Kotletīte. Pārsavām kotletīte. Man ir vēl. Labi, daram šitien citādi. Katrs nosauc vienu versijas, pateikšu, kur ir labākā. Tā, tad es saku tagad, ja? Es nevaru to kotletīti. Kādu kotletīti? Kas tev ir ar tām kotletēm? Turpiniet, Tā, mans variants ir, pagaidzi nospiedīšu, lai ir godīgi. Tātad, ļoti godīgi, Lauri. Mans variants ir saldējums. Saldējums, tā ripiņa, ja? Tā bija kotletīte, ja? Paliekam pie kotletīte. Doktordesa šķēle, bet tāda bieza, kura pie mammas, kur nav žēlots, tāda 3 centimetru Pamēģini uzšaut par to šķēli, ka viņi tur aiziet detaļā. Tu mēs īsti doktordesa ēst dzīvē, tu kvalitatīvu. Jāņa mammas doktordesa. Es biju iedomājusies, tas putekļs lūcies, ko sauc pat vairobot, bet tas, Nosauc vienu ēdienu, kas... Labi apetīti. Lai iet tev ripiņa. Lai iet ripiņa. Sorry. Kurš no Latvijas izlases hokejistiem iemet izšķirošos vārtus spēlē par bronzas medaļu? Es tikko nolasīju, kurš uzspieda. Es zinu, bet es arī zinu. Es tev varu pačukstēt, bet tu vari nepieņemt man atbildi. Tu uzspiedi ļoti laicīgi. Tā, kad es pabeidzu lasīt, uzspiedi atbildi. Rubīns? Rubīns. Rubīns, viss kārtībā. Nē, nu kāpēc? Lai viņa pasaka pilno vārdu uzvārdu. Klausies, tas ir tāpat kā, kad es saku Rīga un Somija. Izlasē ir viens Rubīns. Ir viens Rubīns izlasē. Jā, bet Somija arī ir viena. Man neieskaitīja. Viņai ieskaitīt... Somija, tur Tampere, Rīga, Tampere. Ko tu viņai neieskaitīja? Man ieskaitīja. Latvijā notikušā čempionāta laikā hokeja fani mēģināja pārspēt rekordu. Kāds rekords tas bija? Kāds rekords? Skaļuma rekords. Bija tur klāt, jā. Tu biji klāt? Jā. Sanāca pārspēt tad jau. Neatceros. Tālāk, nākamais. Latvijas izlasē ir hokejists ar garšīgu augli uzvārdā. Nosauc šo spēlētāju. Lai iet. Tev garšo ābolu? Jā. Tad ar. Rodrigo Ābols. Mēs esam bumbieri. Rodrigo Tas jau arī Ābols. gaumas jautājums vispār šim Cik augļi tur īsti nav? Nav, bet kurš teiks, ka tas ir garšīgs? Tev varbūt tas ir garšīgs, man varbūt nav. Es nepiekrītu. Jā, jo vispār Nancy domāja, ka tas ir... Es domāju, par kur es būtu zinājis, ka tas ir ābols. Nē, jo Nancy vienkārši, ko tu gribēji teikt? Tu gribēji teikt Ivars Pomelo, piemēram, vai es nezinu. Nē, es vienkārši atbildot, viņš saka garšīgs ābols. Cik smagi ir 2023. gada pasaules čempionāta hokejā medaļa? 350 grami kaut kas tāds. Tu esi cilvēks Es rokās paturējis, jā. Un tev tā kā ir uzreiz tāds... Jā, vai ne? Man liekas, Viņam neredzi svari padusēji. Precīzi, ļoti precīzi. 350, ļoti precīzi. Labs, Jāni. Latvijas izlasē 2023. gadā spēlēja 2 brāļi. Nosauc viņu uzvārdu. Tātad 2 brāļi. Jā. Paši labākie Nu, iespējams. brāļi.
Man ir jāsauc tātad pie abiem diviem, jā? Abiem diviem, jā. Abiem diviem vārds un uzvārds. Jā. Nē, ko tu nezini? Nu, beidz. Nē, es zinu. Nu, bet tu kāpēc nesaki? Nu, tāpēc, ka es dodu arī, kroči, es ietu intrigu. Bē, man reiziet. Rubīni, brādi. Ui! Reglihi. Nē, Sen nav vairs Redlihi, nespēlē. Nē, es zinu. Es drīkstu teikt. Es tev no paša sākuma gribētu, bet nē, tagad tu nevari. Ir kaut kāds variants. Pagaidi, ja viņi neatbildēs, es tev došu vēl vienu iespēju. Tiešām esmu pazudis, jā. Pazudi? Nē, es pat meklēju. Jāni, kur tu esi? 2, 1, lūdzu. Tātad vienam vārds ir Rihards, un otram vārds ir... Miķelis. Nē, nu vienādi sakot Bukarti, brāļi Bukarti. Un tu vecāko brāļu Roberts, jā. Roberts Bukarts. Labi, nākamais. Kāds dzīvnieks bija 2023. gada pasaules čempionāta hokeja oficiāls talismāns? Tagad spiežam. Bebers. Es zinu. Ezis. Paldies. Kura valsts 2023. gada čempionātā ieguva zeltu? Kanāda. Nancy! Bet par šito tikai puspunkts tev. Tu gribi puspunktiņu? Beidzot, ir Vienu ārpus. Jā, nekāds puspunkti nebūs. Vai nu pilns, vai neviens. Kurš 23. gada Latvijas hokeja izlases rezultatīvākais spēlētājs bija? Rezultatīvākais? Kurš bija izlases rezultatīvākais spēlētājs? Es šauju tumsā un saku to, ka Daugaviņš bija rezultatīvākais. Nepaldies. Es zinu Šilaus. Viņš ir vārdsargs. Nu, bet viņš neskaties MVP. Tas nav rezultāts. Viņš visvairāk Riks noķēri, ja tas būtu bijis. Es domāju, nē, viņš vēl pasaulē Jā, viņš varētu būt, ja viņš būtu laukuma spēlētājs. Rihards Bukarts. Bēm! Ļoti labi. Nākamais jautājums. Ko var darīt ar Maksimu hokeja kartītēm? Sakrāt, nolikt skaisti albumā, priecāties un nodot mazbērniem mantojumā. Paldies. Tālāk tu iedod. Es teikšu, ka sacensties savā starpā ar citiem, vai tās kartītes, protams, jo tur ir rakstīti visi, nezinu, stamina, experience, blablabla. Jā. Krāt, mīlēt, cienīt, Kā mīlēt? Aprecēt, iemīlēties kartītē. Ok, labi. Tu vari apmainīt pret ripām hokeja ar Paldies. parakstu. Tas būtu forši. Nu, Bāc, forši. Punkts. Tev un tev. Katram? Jā, bet skaisti bija. Nu, bet bija skaisti. Labs. Visu var pieņemt, neko nevar izmest ārā. Uzvar draudzību. Katram puspunkti. Tā kā es loķēju. Nosauc vismaz vienu iemeslu, par ko var saņemt soda minūtes. Klupināšana. Interesi pēc nosauc ir pārējie arī kādu noraidījumu. Nu, noraidīju. Pārāk stipri ieliec bortā. Kad tu skaujies un izdarīji pretiniekam sāpīt apzināti to, ka tu Viņi redz, dara visu laiku apzināti sāpīt. Es zinu, bet tagad to tu tiešām redz, ka tu paņem vienkārši un iekrauj, piemēram. Ja vēl iešau par riekstiem. Tev ir variants. Labi, turēšana ar nūju ķeksēšanu daudz. Ideāli. Jā, bet jūs tāpatās punkti nebūs, jo viņam tikai vienīgiem nāks punkts. Tas jau bez jums gribētu tikai jums iedot iespēju atbildēt. Pamocīt gribēju. Jā, viss kārtībā. Paldies, dāmas un kungi, par aizvadīto cīņu. Bija spraigi, bija saspringti. Man nav nejausmas, kāda rezultāta. Tos tūlīt arī tiesneši apkopos. Mēs vēl dienu turpinām. Paldies tev par jautājumiem, Toms Rāvnieks. Tā sūtam Tomu atpakaļ. Sūtam Tomu atpakaļ ar visu hipko, jāatpakaļ 3, 2, 1 un... Hipko! Nu ko, draugi, paldies par spēli. Manuprāt, bija ļoti jautri. Es nezinu, kurš uzvarēja, jo es tiešām aizmirsu skaitīt vienā brīdī. Jā, bet tev gāja ļoti labi. Tev gāja ļoti labi. Tev gāja ļoti labi. gāja ļoti Tu mums labi. visus apčakarēji un pateici, ka neko nezinu, un beigās zināji daudz vairāk. Tā stratēģija vienmēr nostādīt uz sliktāko visu. Viss varam vaļā rezultātus Un un saka, neapbrīvēt. uzvarēja Nancy. Jā. Un šī uzdevuma uzvarētājs ir... Vai uzvarētājā? Vai uzvarētājā? Jā. Te ir pa vietām. Labi. Jā. 4. vieta, dāmas un kungi, ar lieliem burtiem rakstīts Madara! Es gribētu redzēt punktus, jā? Es vēl neredzēju tālāk, jā, skatāmies. Tātad 3. vieta mums ir... Nancija! Ļoti labi. Vai tik es neesmu ekstrasējis? Tā, un tagad daram tā. Es pabīdīšu uzreiz uz leju, lai ir redzama gan 1. gan 2. vieta, jā? Tātad. Izšķirošajā mačā starp zeltu un sudrabu. Un lūk rezultāti. Esmu ekstrasējis. 2. vieta Jānis.
Pirmā Lauris. Jā! Ei, tu cik ir labi! Nu ko, Lauris, apsveic? Paldies, sirsnīgs. Es esmu šokā. Paskaties, cik viņš smaidīgs palīg. Neiekāpj kaut kādās Es ūdeņos. tev ļoti teiktu, ka siltās ūdās ēdās maidīt. Tā kā miguļmērkaķis sāk smaidīt. Cik mīlīgs vārds, miguļmērkaķis. Nu, apsveicam Lauri, jā. Priecājies par savu pēdējo uzvaru. Tiekamies jau pēc īs brīža. Tad jau paskatīsies. Paldies, ka skatījāties. Tiekamies jau nākamajā veikala eksperta epizodē. Šodien mums ciemās un kopā šeit piedzīvojumās medās Jānis Pētersons, Nancija Garkalne, Madara Kilgucāne un Lauris Zalts. Ikšķīši uz augšu, subscribojam un tiekamies nākamreiz. Čavenieks! Man viss aizliet. Es varu kaut ko dabūt. Bet tu vari nosūknēt ļoti, jo gribēji. Nu, nē. Varbūt tu gribi nosūkt. Tu pats piedāvāji. Tu pati vari nosūknēt. Es nesūknēju. Tu pati vari nosūkt. Lai man kaujas. Man ir tāds prieks par mums, kolēģi. Tiešām Jā, super. forši. Es domāju, visvairāk priecājas tiešām filmētāji, montētāji par šo. Hokejs bez zāles ir daisļošana. Nē, es domāju, ka